Nu, labu vakaru, tauta Latvijā. Ko lai pasaka, es nosaukšu blondā netikle, jeb blondā mauka garīgā. Jā, laikam tā bija. Marks Incenbergs man kādreiz stāstīja, kad ir tulkojumi, kur teikts, ka mauka, maucība, jā, atklāsmes grāmatā netikle. Ja, netikle ir citos, bet citos ir mauka teikts. Ko redzam, blondo mauku. Šī ir tā, kas kaut ko raksta mīlestības brīnums. Šai blondajai garīgajai maukai vajadzētu atnākt man un atvainoties visas Latvijas priekšā, ja jūs gribiet, lai kaut ko Dievs vispār uzsāk, lai Dievs pietuvojās jūsu viltus kantorītim un apžēlojās par jums un kaut ko izmaina un kaut ko dara un izdara. Jūs šobrīd cenšaties Vilnis un šī līga, jā, kā es teicu, tā, kad es biju 14. septembrī pirms gada Vērmaņdārzā ar savu baneri un stāvēju pret Allanu Pariancu ar vērstu tekstu pret viņa viltus mācību, labklājība, kas tur viss, jā. Šī taču blondā darbonīte tur šustrija pa skatuvi. Es paspēju, es viņu tad vēl nezināju, bet es manīju viņu, ka viņa tur arī kaut ko, es biju ļoti tuvu skatuvē, ja, un viņa tur kaut ko darīja, ņēmās, tur stādīja, uzstādīja, montēja vēl kaut ko, ja. Tāpēc tauta Latvijā, jūs saprotiet, tas ir kaut kāds ārprāts, neprāts, un tie 1300 apmātie, pieviltie, es nezinu, tie nav normāli cilvēki. Tie nemaz nav ticīgie, kas šie 1300 noskatās viņu šo svētdienas kaut kādu sapulci, ja? Pastieties, 1300 skatījumi jau ir 2. dienā. Taču tie cilvēki, tas vien parāda, ka tie cilvēki ir nenormāli. Jūs saprotiet? Jo tāpēc, kad tā nav tad kristietība. Vai tā Kristus nav mīlestība? Vai tā Kristus nav piedošana? Vai tā Kristus nav izlīgšana? Vai Kristus nav puņķi un asaras no šo pāri darītāju puses? Jā, es visiem esmu piedevis un piedošu un piedodu, un Bībele to man pavēl, lai es, ja es negribu ziepes sev Dieva priekšā, jā, es nedrīkstu nepiedot. Bet te ir stāsts par to, kad nedrīkst atstāt šādu bezpreģelu, ja tā drīkst teikt. Tā nedrīkst, saprotiet? Ja šie cilvēki grib patiesi parādīt Jēzu, tāpēc jau es arī daudzreiz esmu teicis, ka viņi rāda pilnīgi svešu, pilnīgi nepareizu, pilnīgi sagrozītu sātana evaņģēliju, pilnīgi viņu rīcība un uzvedība un darbība ir pretēja tam, ko tagad es stāsta. Ja? 2 minūtes 40 sekundes, tur nav vērts slēgt iekšā. Tas ir uzreiz atkritumu urnā, miskastē, kamēr šī blondā, garīgā prostitūta neatnāks atvainoties man. Un to neredzēs visa Latvija, jo tad, ja tas tā notiksies, tad jūs saprotiet, kādas pagones viņai būs, kādi reitingi viņai būs, ja? Tad Dievs viņus, kaut kur cels saulītē, kaut ko izdarīs šobrīd, jo arī tas Normunds Ozoliņš, ja, es dzirdēju, esmu viņa video dažus, kuros viņš stāsta par prieka vēsti, par kaut kādām vecām pagātnēm, ko es nezinu, bet visur es dzirdu lepnums, nepiedošana, neiet, nelūdz, neko vispār netaisās, degunis gaisā, pilnīgi paštaisni vēl kas, ja, tāpēc tauta Latvijā. Redziet, kā ir, ja, šitas viss pilnīgi nesakrīt ar viņu darbiem, ja, jūs saprotiet, un tie negudrie, kas uzķerās uz tā, ja, tie tieši tādi paši, jo Bībele arī mums liek iedziļināties, filtrēt, skatīties, domāt, analizēt, ja? Un ja 1300 cilvēki pieņem šādus gleškes, šos divus konkrēto Līgu un Vilni, es runāju par viņiem, ja? Ja šādus viņus pieņem, tad tie cilvēki ir tieši tādi paši. Jūs saprotiet? Ja? Tāpēc es nezinu, kādu piemēru nosaukt, piemēram, ja jūsu draugi ir, es nezinu, vai jūs draudzēsieties ar bendēm un slepkavām, tagad jautājums.
Nu, ļoti daudz noteikti pateiks, nē, Bende un Slepkava, nē, tie nebūs mani čomi, tā nebūs mana sabiedrība, pie tiem es neiešu, ar tiem es neiešu. Tad lūk, šie ir Vilnis un Līga, viņi ir garīgi Bendes un Slepkavas. Un 1300 gavriki, ja, neattīstīti, viņi tie ir, saprotiet? Es pat nezinu, kā to slimību savus dauņa sindroma pārņemti 1300 neattīstītas amēbas, baktērijas vai kā viņas sauc, ja, kas uz šiem skatās. Ot, gribiet Latvijā kaut ko, lai Dievs vispār sāk darīt, tad ot šiem diviem ir jāatnāk pie manis un noteikti pie daudziem citiem, ko Normunds Ozoliņš ir teicis, publiski, godīgi, pa īstam paprasīt piedošanu, bet to nevar izdarīt, ja tas nav nožēlots savā sirdī, jo mākslīgi iespējams, ka var atnākt un paprasīt un noliekuļot, ja? Bet Dievs to redzēs, vai tas bija pa īstam vai nē. Tā kā tauta Latvijā šie ir viltus, Vilnis un Līga Gleškas ir garīgi prostitūtas, maukas, papleš garīgās kājas, mierīgi, jeb pa kuru, kā saka, monētu vai kā lai saka.